Labrīt jums visām! Kad es kādus 8 mēnešus domāju par šo satikšanos ar jums, un kāda tā būs, un es jūtu, tā ir tieši tāda, kā es domāju, skaista, mazliet satraucoša un ļoti, ļoti dodoša. Ir 2012. gada 31. maijs. Stokholma, rīts, kad es pavisam skaidri sapratu un nolēmu pateikt jā sev un savam sapnim. Sekot savai sirdsbalsī brīdī, kad pietiek gan drosmes, zināšanas, iespējas, ir katra no mums piepildīts personīgs un profesionāls piepildījums. Es nolēmu pateikt jā tam, ko es ļoti labi zinu, digitālai videi, mēdījiem, kur toreiz jau strādāju 15. gadu, un tam, ko es ļoti, ļoti mīlu. Rakstītam un drukātam vārdam. No brīža, kad es pirmo reizi 14 gadu vecumā iegāju savas dzimtās pilsētas Valmiera laikraksta Liesma redakcijā, lai uzzinātu, ko nozīmē rakstīt, līdz brīdim, kad izlasīju ikvienu, sākot no paša pirmā žurnāla Santa numuru, es loloju sapni. Reiz radīt pati savu projektu žurnālu, skaistu, jēgpilnu un uzrunājošu. Un tā, tajā maija rītā es nolēmu pateikt jā un radīt pirmo Latvijā digitālo izdevniecību un žurnālu Lillā. Man pietika viss. Man pietika drosmes, zināšanas, spītības. Man bija pavisam skaidra vīzija, kādam ir jābūt Lillā. Pēc 6 mēnešiem iznāca Latvijā nebijis projekts digitālais žurnāls Lillā. Skaists, jēgpilns, interaktīvs. Kā mēs savā mazajā komandā toreiz teicām, ar lepnumu radīts Latvijā. Augstvērtīgs saturs, kur varēja ne tikai lasīt, bet arī piedzīvot. Redzēt, klausīties, dzirdēt, kā Epifānijas lasa pats Ziedonis. Lillā bija radīts visām maņām. Mēs bijām padomājuši par visu. Arī par to, lai Lillā varētu lasīt cilvēki, kuru redze ir pirkstu galos. Cilvēki ar redzes traucējumiem. Pavisam kopā ir 14 Lillā. Startautiskā atzinība, vietējo uzņēmumu godalgas, 10, 100 labu vārdu no lasītājiem un lasītājām. Un tā nelielā komanda, kas ticēja, darīja un loloja šo projektu. Tomēr dažreiz ar to, ar drosmi, zināšanām un milzīgu darbu ir par maz. Pēc 2 gadiem, kad iznāca pēdējais žurnāls, manī bija beidzies viss. Spēks, nauda un pats galvenais cerība un ticība sev. Tajā jūnijā es jutos ļoti viens zaudējumā. Es biju daudz zaudējis spēku, daudz naudas, arī savas mājas. Bet nevienu brīdi man nebija žēl ieguldītām. Tas, kas ļoti sāpēja, zaudētā ticība sev, saviem spēkiem un sapņiem. To, ka ja mēs darām, ko mīlam, ko zinām, un no sirds, ka agri vai vēl tas piepildīsies. Tajā laikā es jūtu tādas 3 pamatlietas. Pirmais - kauns. Man bija ārkārtīgs kauns par neizdošanos, ka nevarēju, ka nespēju. Otrs - tāda vienatnes sajūta zaudējumā. Un tā, protams, nāca no kauna. Jo es nepratu paprasīt palīdzību tiem daudziem fantastiskiem cilvēkiem, kas bija un joprojām ir man blakus. Un trešais, vissāpīgākais - zaudētāja ticība seko savam sapnim. Tāpēc šodien, domājot par savu stāstu, protams, kļūdas mūs dara stiprākas, kļūdas ir mūsu mācības stundas, un kļūdas vienmēr ved uz priekšu, un vienmēr viss būs labi. Un tā arī ir. Bet to ir ļoti viegli teikt tagad, kad esmu uz šīs skatuves. Nav ļoti viegli, bet viegli. Kad esmu šeit, kad esmu atkal piecēlusies, kad man ir atkal mājas, kad daru jēgpilnu darbu un atkal īstenoju savu sapni, kad esmu daudz iecietīgāka pret sevi un empātiskāka pret pasauli. Tad to mēs visu saprotam tagad, tas ir sadzirdams un saredzams, bet tad, kad jūtam zaudējumu sāpes sevi un savā sapnī, to ir grūti pieņemt. Tāpēc, domājot šodien, mans stāsts būs nevis par neveiksmi, bet par zaudējumu.
Un tieši emocionālā iesaiste, vai tas, cik ļoti mūsu sirds ir konkrētā projektā, cilvēkā vai darbā, nosaka to, vai tā būs neveiksme vai zaudējums. Jo lielāka ir mūsu emocionālā iesaiste, jo vairāk jūtam zaudējumu sāpes. Neveiksmē mēs spējam izanalizēt, mācību stundas, paņemt labāko un iet tālāk. Zaudējumā tas nav iespējams. Nav iespējams, liekas neiespējami piecelties nevis tādai skarbākai, ciniskākai, tagad es nevienam vairs un sev neticēšu, bet tieši otrādi. Piecelties stiprākai, bet ne nejūtīgākai. Piecelties stiprākai, bet atvērtai, empātiskākai un daudz, daudz labākai. Tāpēc šodien man stāsts ir par to, kā ideālismu pārvērst nevis cinismā, bet racionālismā. Kā piecelties un atkal noticēt un gribēt radīt. Nevis darīt, bet radīt. Kā nevis aizvērties, bet atvērties. Kā piecelties, un es zinu, mēs visas pieceļamies, bet kā piecelties nevis skarbākai, ciniskākai, neticošākai, bet piecelties atvērtai, pilnīgai un daudz, daudz tuvākai sev. Kā savas vilšanās pārvērst nevis bruņās, bet skaistumā. Kad ar mums notiek kaut kāda tuva, ideāla, sirdī tuva sapņu zaudējums, mums parasti ir pilnīgi normālas reakcijas vairākas. Pirmā ir noliegums, ka gribās tā kā paslaucīt zem paklāja un teikt, nemaz jau nebija tik svarīgi, nemaz nav tik sāpīgi, es taču esmu tik stipra un pieklājīga. Vai arī uzbrukums, ka mēs sākam vainot citus, pasauli, apstākļus, fatālisms, ka mēs sakam, liktenis tā lēma, skarbums, ka mēs nolēmjam, viss, iesim pāri visam un visiem. Tādas šaušalīgas aktivitātes, ka mēs darām visu kaut ko bezjēdzīgu, galvenais, lai nav jādomā par zaudēto. Bet ir vēl viens, ir cīnītāja gars. Cīnītāja gars, kad mēs nolēmjam, es paņemu labāko no tā, kas ir noticis, saprotu, izlaboju un eju tālāk. Pārvēršot to izaicinājumā. Bet tikai izaicinājumu mēs spējam analizēt. Zaudējumā mums pazūd mūsu mentālais spēks un spēja redzēt patiesos resursus savus. Tāpēc, izejot cauri noliegumam, savām bruņām, aizvērtībai un kaunam, ir kas tāds, kas man, un ne tikai man, palīdzēs spērt šo soli nevis uz iekšu, bet uz augšu. Un tas ir kintsugi. Varbūt kādi no jums zina. Kintsugi ir sens Japāņu mākslas veids no 15. gadsimta, kur kintsugi meistari restaurēja saplēstus porcelāna traukus, liekot kopā lauskas un savienojot tās ar zelta putekļiem. No reizes saplēstā radot kaut ko jaunu, daudz skaistāku, unikālāku un vērtīgāku. Šodien kintsugi rietumos ir ne tikai mākslas forma, bet arī pieeja, kā attīstīt cilvēku emocionālo spēku, empātiju un autentiskumu. Zaudējums mūs maina, bet mēs varam izvēlēties neglīti vai glīti. Kad jūtamies pazaudējušies, mums ir divas iespējas. Ļaut, lai zaudējums kļūst par mūsu atskaites punktu, izlemt, ka mēs vairs nevienu nemīlēsim, vairs neticēsim sev, nedarīsim nekādus riskantus soļus, un tad tas īstenībā aizver visam labajam. Bet mēs varam izvēlēties savu piedzīvojumu pārvērst zeltā. Zelta mežģīnē. Kā pārvērst zelta mežģīnē to, kas to brīdi liekas pat neiespējami, sāpīgi un neiespējami redzēt? Kā pārvērst zelta mežģīnē to, kā iegūt emocionālo spēku un ieraudzīt savus resursus? Tāpēc kintsugi 3 soļos. 3 soļi. Pirmais solis. Solis atpakaļ. Solis atpakaļ no visām emocijām un zaudējumiem. Solis atpakaļ vai uz sāniem ir jūsu solis augšup. Solis atpakaļ un pateikt sev, šoreiz nē. Sparot šo soli atpakaļ, mēs iegūstam perspektīvu. Solis atpakaļ jums katram var būt savs. Atkarībā no dzīvesveida, no dzīves, no personības, no jūsu vērtībām. Un mums ir jāatrod tajā brīdī, kad ir smagi. Ir jāatrod tā kaut vai viena atlikusī jēga, kāpēc jūs esat ar mieru spērt šo soli atpakaļ uz augšu.
Saka, ka tādos dzīves brīžos nevajag meklēt lielās dzīves jēgas, jo tas esot līdzīgi, kā izsalkušam ieiet lielveikalā, kad jebkas, kas mums nāk pretī, liekas mūsu un mums derīgs. Un mēs vienkārši varam aiziet pēc praksēm, pieredzēm, cilvēkiem, kas īstenībā nav mūsu. Ir jāatrod vienu. Man tie bija mani dēli. Tobrīd man sevis mīlestība bija tā, bet mīlestība pret dēliem bija ļoti, ļoti spēcīga. Zināju, ka man viņiem jāiedod jaunas mājas, iespēja iepazīt pasauli, sevi, savu potenciālu. Otrs solis ir ieskatīties acīs. Paņemt visas lauskas un ieskatīties acīs sev un zaudējumam. Drosmīgi, bez rozā vai tumšajām lēcām, ieskatīties, kas ir tas, kas notika, kāpēc, kas man tur aizveda, kāda es esmu, kādas ir manas vērtības, kas veido manas ticības un uzvedību, no kurienes tas nāk. Paņemt un drosmīgi pateikt, jā, man neizdevās, jā, es pieņēmu nepareizes biznesa lēmumus, jā, man bija ārprātīgi liels rozā brilles, man likās, ka visiem jāpatīk manam sapnim. Jā, man bija grūti lūgt palīdzību. Un šis solis ir viens no vērtīgākajiem. Jūsu spēja izanalizēt tajā brīdī racionāli, bez rozā brillēm, ir ļoti, ļoti vērtīga. Ja jums ir kāds, kas ir blakus, kas var to palīdzēt, jautājiet. Dodiet sev šo iespēju izstāstīt savu stāstu. Tas obligāti nav jādara tā kā man, bet uzrakstiet sev. Uzrakstiet sev, un ar to būs gana. Šis solis ir visvērtīgākais, bet, protams, arī visgrūtākais. Bet tas nav iespējams bez pirmā soļa. Un trešais ir zelta mežģīne. Ņemiet visu to visvērtīgāko, ko jūs esat sapratusi, ar jauno apzinātību un drosmi, kas nāk no tās, ar daudz lielāku empātiju pret sevi un citiem. Veidojiet savu trauku un sevi no jauna. Necenšoties veidot iepriekšējo formu, jo tas nav iespējams. Veidojiet no visa tā, kas esat, ko esat radījusi, piedzīvojusi no jūsu spēka un drosmes. Kintsugi ir iespēja kļūt autentiskākai, drosmīgākai un pilnīgākai. Ja vien ļaujam, ja atzīstam, ieskatāmies acīs, labojam un ejam tālāk un ļaujam citiem ieraudzīt savu zelta mežģīni un ieraugam to citos. Drosmi paskatīties sev acīs. Katru reizi, kad mēs izvēlamies drosmi paskatīties sev acīs, mēs padaram ikvienu apkārt sev labāku. Ja jūs zinat, drosme ir lipīga. Drosme ir lipīga. Ja. Protams, būt atklātam un neizsargātam ir bīstami. Dažreiz var sāpēt, bet tas ne tuvu nav tik bīstami, kā aizvērties mīlestībai, tuvībai, draudzībai, cilvēkiem, priekam, radošumam, pieredzēm, kas dara mūs laimīgas, bet arī ievainojamas. Dar atcerēties, ka pretpols veiksmē nav neveiksme. Pretpols veiksmē ir apātija. Neveiksme ir ceļa posms uz nākošo, vēl piepildītāku sapņa piepildījumu. Ja jūs jautātu, kāds ir mans kintsugi, pirmais, nezināt nav kauns, neveiksme nav kauns, neizdošanās nav kauns, zaudējums nav kauns. Kauns ir negribēt neko zināt, kritizēt citus un neko nedarīt. Otrs, tad, kad jūs esat uzņēmēji, kad esat līderi, kad uz jums skatās tik daudz cilvēki, kad jums tic daudz cilvēki un kad ir jāizdara sarežģīti lēmumi, tas dažreiz ir vientuļi, bet tas tā vienkārši ir. Un trešais, ja jūs izlēmiet savu sapni, reiz pārvērst biznesa plānā, vai vismaz plānā, kas atpelna sevi, paņemat aiz rokas savu ceļabiedru. Ceļabiedru, kas tic jums, kas tic sapnim un kam ticat jūs. Ceļabiedru, kam, ja jums ir rozā brilles, tad viņam vai viņai ir racionālisma brilles. Un kas pats galvenais, ne tikai sadzirdiet, bet arī uzklausiet viņu, kad racionālisms piebremzē ideālismu. Tas ir mans kintsugi. Šodien es izvēlējos būt nevis visu zinoša, bet ceļā, nevis bezbailīga, bet drosmīga, nevis par mani, bet par mums. Šis ir mans stāsts visām tām,
kas varbūt šobrīd, bet vispār zina to zaudējumu sajūtu, ko nozīmē zaudēt sapni par savu ideālo darbu, par ģimeni, par sevi, vīru, sievu. Atcerieties, mums vienmēr ir spēks un iespēja ieraudzīt to zelta mežģīnu sevī un pats galvenais citās. Un visām tām, kas ir daudz gudrākas, drosmīgākas un racionālākas par mani, ja kādreiz jums saliekas citādi, vai kāds jums liek justies citādi, atcerieties, mēs esam kā porcelāns, trauslas, stipras un skaistas.